Labvakar, Lariku, uz vakara ziņās. Labvakar. Ar šovakar ar jums kopā būsim mēs, mans skaistānā burošā kolēģi Linda. Un mans apburošais un burvīgais kolēģis Jānis. Mūsu pilsētiņas satricinās šausmīgi notikumi. Ir nodegusi sporthāla. Un mūsu jaunieši ir pievērsušies narkotikām un pat sākuši tās tirgot. Kas tālāk? Skatāmies. Tagad ir nedaudz sarežģījumi ar vecākiem NVO, kuri īsti viņi ir nedaudz pretrunā ar mūsu šo te lēmumu, jo mēs gribam gan rūpniecību attīstīt, gan sportu. Tātad mēs rūpniecībai pievienot sporta hali, bet pēkšņi vecāki pasaka, ka viņiem nevajag darbu, viņiem vajag tikai sporta hali. Reģionāli nav mierā, viņi grib šīs nodegušās halas vietā celt rūpnīcu, kas ir faktiski blakus skolai. Kur tad mans Jančukiņš spēlēsies? Vairs nebūs, kur paspēlēties. Uzņēmējiem ir savas intereses. Uzņēmējiem noteikti nav bērni un viņi nezina, kādas ir. Ne jau nav daudz, ne personību. Tas ir mūsu mērķis. Tas ir ar kādā veidā mēs to mērķi īstenam. Tas ir tā kā otrajā kārtā ir nauda. Mēs gribētu vienkārši jauniešus, lai viņi nelietot narkotikas un lai viņi to brīvo laiku pievērstu kaut kādām aktivitātēm, kas viņus pašus interesē. Kā piemēram, varētu taisīt kickboksu pulciņus vai kaut ko tam līdzīgu. Tev vienkārši ir daudz brīvu laiku, tev nav ko darīt, un vienkārši ar draugiem, tad tā jau arī viss sākas. Lai tie jaunieši varētu sakārtot savu vērtību sistēmu un viņi saprast, kas ir tās pareizās vērtības mūsdienās. Šis ir Valsts policijas un Eiropas komisijas projekts Jaunieši pret narkotikām. Tā ietvaros notiek šī stimulācijas stratēģijas spēle par narkotika apkarošanas jomu. Šodien šajās dienās ir fināla spēle, kur sabrauc kopā uzvarētāji no visiem reģioniem. Finālā satiekās 10 labākās komandas, lai pēc noteikta scenārija izlasīšanas tad risinātu tālāku situāciju, kas ir saistīta ar kaut kādu narkotiku ierobežošanas, apkarošanas problēmu. Viņi nedod mums zemi. Mūs nesaprot. Viņi to zemi sev nevar paturēt. Viņiem kādam būs viņi jādod. Viņi velk laiku tā, lai... Mēs neesam lēni, mēs apdomājam visu. Mūsu galvenais ir, lai bērni un arī pieauguši nelietot narkotikas. Mērķis kā pašvaldības ir atrast alternatīvu skolēniem, lai viņi vienkārši nelietotu narkotikas. Piedāvāt kaut kādas kultūras pasākumus un tā. Centamies ar visiem sadarboties. Robežs arī mums nenāk sadarboties. Sadarbību jau vajag, ne jau katram savu labumu dīdi. Ceram, ka nākošo dienu kaut kas parādīsies, kāda jauna informācija vai kaut kāds pavērsiens. Tas, ko mēs arī sakam sākumā, ka šeit nav īsti tādi uzvarētāji vai zaudētāji, šeit ir visi ieguvēji, jo patiesībā atslēgas vārds ir tikai un vienīgi sadarbība. Skola negribēja ar mums sadarboties. Mēs viņiem gribējām uzzināt informāciju no viņiem, bet viņi negribēja atbildēt. Mēs viņiem teicām, ka viņu skolā ir cilvēks, kurš lieto narkotikas, bet viņi to neatbalstīja. Viņi teica, lai mēs pierādām to, ka tas ir no viņu skolas. Viņi uzreiz prasīja no mums, kas notiek, kas ir vainīgs, atbildīgais. Tas visā tikai bija sākuma procesam. Mums jānodrošina tas, lai skolnieks justos skolā droši. Un vecāki būtu pārliecināts, ka viņš droši var no rīta bērnu pabrot, palīdzēt sakarvēt somu, aizvest viņu skolu un zina, ka viņš 2 veselus atgriezīsies atpakaļ. Labs veids, kādā veidā jaunatne var aizdomāties un saprast, kā strādā institūcijas vienoti kopā. Par kaut kādu mērķi novērst narkotika izplatību. Šī ir interaktīva spēle jauniešiem. Kā var redzēt, tas ļoti patīk. Viņi tik aktīvi iesaistās, ka grūti viņus dažreiz izsist laukā no tās spēles. Direktors bija iesaistīts korupcijā, diemžēl. Tikko viņi aizvāc tagad jau uz pārunām. Tagad gaidām, kāda atbilde dos policija par to, vai viņš ir atbilstoši darbam vai ne. Ko jums policija? Katrs cilvēks savādāks uzrunājām. Mēs esam vīlušies. Cik cilvēki, tik viedokļi? Mēs nevaram būt visi vienādi. Nē, mēs esam komanda un mēs tiksim galā ar šo jautājumu gadījumā. Viņš varbūt tiek izslēgts kā direktors spēlē, bet tomēr viņš mūsu komandas biedrs.
Nu, tas ir saprotams. Es arī aizstāvēju savējos, ja kādu no manējiem ieliktu cietumā pēkšņi vai atlaist no darba. Tas ir tikai cilvēcīgi, bet tas ir likums. Bet likums ir likums. Mums ir pierādījumi, mums ir direktora vaļsirdīga atzīšanās ar viņa parakstu par to, ka viņš ir iesaistījies nelikumīgos darījumos aptuveni 100,000 latu apmērā. Mums ir pietiekami daudz sava darba, kas mums ir jādara. Varbūt reizēm traucē tas, ka kādam kaut ko vajag un tā, bet mēs esam policisti, mums ar to ir jārēķinās. Arī saviem jauniešiem es skatos, ir literatūra līdzi, ir panti, ir tik daudz informācijas, ka viņi varētu vienlīdz labi būt policisti, robežsargi vai biznesmeņi. Mūsuprāt, slimnīcā vajadzētu strādāt ātrāk, konkrētāk. Tas būtu ļoti labi. Mums nebija laboratorijas, tagad mums ir laboratorija, pašvaldība piešķīra līdzekļus tās izveidēja tādēļ. Analīzes varam ātrāk veikt un ātrāk varam pateikt to, vai cilvēks ir lietojis vai nav lietojis. Šī metode ir, teiksim, tāda alternatīva, kur nevis lekcijas veidā uzzina, kas ir labs, kas slikts, bet šī ir tā saucamā emocionālā mācīšanās, kur viņi paši, iejūtoties lomā, nonāk pie secinājumiem, cik kaut kāda problēma ir grūti vai viegli apkarot, cik ir ierobežot šīs iespējas, cik reālajā dzīvē institūcijai ir teiksim, kaut kādas grūtības. Viņi šo te izdzīvo paši. Mēs rīkojam šos veselības pārbaudes, kuras, piemēram, notiks šodien, drīzumā. Un mēs arī izdosim šādus bukletiņus, kuros ir arī citu organizāciju iesaistīšanā šo bukletiņu veidošanā, viņu domas, viņu viedokļi par narkotisko vielu lietošanu. NVO saviem ir bezpēļņas organizācija, viņiem vispār ir ļoti grūti veikt kādus lielus un plašas kampaņas. Jā, bet viņiem varbūt vajadzētu mēģināt vairāk sadarboties kaut vai ar mums, jo mēs esam gatavi nākt viņiem pretī. Un arī mēs tagad taisamies iet pie viņiem un iet viņiem pretī, lai sadarbotos ar viņiem un veiktu brīvprātīgo darbu pie mums slimnīcā. Mērķis mums ir sadarboties ar visiem. Tā, lai nav, ka mēs tikai tādā mazā lokā. Visgrūtāk ir ar reģionālo ministru. Jā, ļoti grūti. Viņi visu laiku paliek tikai pie savām un tad īpaši nepaskaidro, kāpēc. Un mēs kā mēģinām kaut kādus risinājumus atrast, bet viņi tā nepiekrīt. Tiešām es nemācīšu komentēt, kāpēc viņi tā domā. Šādi projekti, ja viņi ir iespējams, taisīt obligāti ir vajadzīgi. Tā nav sausa lekcija, kur atnāk policists kaut ko pastāst par narkotikām, aiziet un ar to viss beidzās. Nē, tas paliek viņam uz ilgiem laikiem. Un galvenais, ko viņi paņem līdzi, es uzskatu, ir tas, kad ir jāsadarbojās. Arī uztver kādreiz maldīgi, ka šis projekts kādu atturēs no narkotika lietošanas, vai kādu narkomānu izārstēs. Nē, šī auditorija nav lietotāji, nav atkarīgie. Šī mērķa auditorija projektam patiesībā ir jaunieši, kas ir līderi, kas ir aktīvisti, jo tieši viņi būs tie, kas iespējams tiešām izvēlēsies šo nākotnes profesiju saistīt ar kādu no šīm izspēlētajām institūcijām un nesīs šo ideju, šo ideju tālāk. Mūsu pilsētņā atkal viss ir kārtībā. Jaunieši ir sākuši dzert tēju jaunajā sporta hallē. Un tā kā tiešām paldies policijai par šo jauko pasākumu. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos.